Nu, regā mums te projekts Jūrmalā, tepat kāpu zonā. Jāsaglabā ir koka apbūve. Šī māja ir renovēta 5 gadu atpakaļ, bet durvis jau ir 2 reizes mainītas. Lūk, kas notiek ārējo nokrišķu ietekmē ar koka durvīm. Šīs laikam durvis jāmaina atkal, būs 3. reizi. Tātad kāda ir praktiskā nozīme jumtam virs durvīm? Praktiskā nozīme ir, lai pasargātu durvis. Tikai otrā nozīme ir, lai pasargātu pašu mājas īpašnieku no lietus nokrišņiem. Tā kā šis ir tas gadījums, kad durvis jau ir nomainītas jau 2 reizes, un tikai tad ir saimnieks sapratis, ka tās durvis jānosec. Šis tāds nestandarta projekts, kur ar stikla jumta konstrukciju, kas balstīta uz nerūsējošu tērauda esošās konstrukcijas, ir nosekts ieejas mezgls.